SKDS aptauja. Jautājums jau 3. gadu pēc kārtas, ko mēs uzdodam, kā jūs vērtējat sev un visus citus cilvēkus sev pazīstams un apkārt, vērtējot ekonomiskas, sociālas, tiesiskas, drošības, kultūras, veselības, visādus aspektus. Kā jūs vērtējat dzīves kvalitāti Latvijā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu? Ko mēs redzam par 25. gadu? Neizmainījās visvairāk 42%, 42,1%. Nedaudz pasliktinājās gan iz 29%, būtiski pasliktinājās 12%. Krietni mazāk ir tā daļa, kam uzlabojas, būtiski uzlabojās ir mazākā procentam, nedaudz uzlabojās 13% un drusciņi. Nu, un diezgan neliela daļa, 3,3% saka, ka viņiem grūti pateikt. Tas interesantākais ir skatīties uz tā visu fonu, ko mēs esam redzējuši. Kā politiķi stāsta, kas ir labāk kļuvis, kā vēl kaut kādas runas par to, ka kaut kas ir uzlabots. Nu, jo šie cilvēki ir tie, kas novērtē, vai ir uzlabojies vai nē. Ir interesanti salīdzināt ar 3 gadu skaitļiem. Tad pirmais bija vērtējums par 23. salīdzinot ar 22. Tad tas ir gads, kad vairs nav Covid, karš jau ir. Nu, tur varētu teikt, kad ir lielāks pārmaiņu mirklis. Ja šeit mēs redzam, ka pasliktinājās dzīves kvalitāte nedaudz vai būtiski 40, ja mēs precīzi skaitām 40,8% no aptaujātajiem. Gadu iepriekš bija 42, vēl gadu iepriekš 42,5. Nu, nevarētu teikt, tā kā ļoti ievērojams uzlabojums, kas neizmainījās absolūti līdzīgi 42, pirms gada bija 39, pirms tam atkal 42, un uzlabošanās drusku palēkā, bet arī ne tā kā īpaši. Šeit mēs redzam ir 13,8, un pirms gada bija 15, tad vairāk, pirms 2 gadiem bija 11, attiecīgi vismazāk no šiem 3 gadiem. Gribētos, lai būtu labāk, tāpēc noslēdzot šo 25. gada noslēgumu, es gribu vēlēt, lai mums nākamgad daudz lielākai daļai, gan pateicoties sev, gan pateicoties tiem, kas par to atbild, lai mums dzīves kvalitāte uzlabojas.